Hei! Mani sauc Maija. Mani Anija. Mēs veidojam raidījumu Vairāk kā citi, Kas ir par jauniešiem un notikumiem, par to sasniegumiem. talantiem. Mēs jau tā varētu turpināt ilgi un dikti. Bet šodienas raidījumā stāstīsim par mūziklu. Filmas tapšanu. Aiziet! В свободное время что делают? За интернетом все больше сидят. Только за Вот это интернетом? я, судя по своему соседу 18-летнему, слышу все время. Я думаю, когда он учит? Ballītes tur ar draugiem. Es nezinu, pašā jau man liekas, tagad visi nodzerās. Tā. Nē, vispār jaunatnē ļoti laba, man liekas. Aktīva, ir atsevišķi jaunieši, kas, kā saka, arī, varbūt palaižās tā, kā nevajadzētu, bet tā vispār es uzskatu laba. Hei! Šodien ir sestdienas, un mēs Ejam uz kultūras centru. Jā, šodien Ogā notiks deju šovs Go Hard or Go Home. Man šķiet, Maija, tev tas varētu patikt. Kāpēc? Tev taču patīk dejot. Un dziedāt arī? Jā. Dodamies! Kā tu nonāci pie domas, kad ir jāveido tāds tā kā mūzikls vai... Bija tā, ka mēs jau pastāvam šī deju studiju 3 gadus, un katru gadu ir vajadzīga kaut kāda atskaites punkts, kaut kas, ko var parādīt gan vecākiem, gan jaunu draugiem un apkārt mums iedzīvotājiem. Tad pirmajā gadā mēs taisījām mazu pašmāju koncertiņu, tad mums bija tāds lielāks koncertiņš ar tā kā deju realitātes šovu, tur tāds iepīts iekšā, ko mēs paši domājām. Un tad trešais mēs teicām, mums ir jābūt grandiozam pasākumam, tāds, lai viņš ir, lai visi saka, wow! Lai ir tāds tiešām. Un tad arī viņš tapa šī ideja, kad vajag mūziklu un šovu un tā. Sveiks, Juri! Sveiki! Cik mēs tā padzirdējām, tu arī veido šo pasākumu, kas šodien notiek. Jā, es tev daļai to horeogrāfiju lielāko daļu cīnāmies kopā. Tātad tu esi skolotājs. Jā. Un vai ir viegli būt skolotājiem? Nevienam skolotājiem nav viegli, es uzskatu. Tas ir smags darbs, tāpēc, kad visi jaunieši katrs ir ar savām ambīcijām, katrs ir ar savu kaut ko īpašu, katrs ir ar kaut ko savu unikālu, un to visu apvienot kopā, visīpaši horeogrāfijā, kad ir soļi un savākt visus kopā kā vienu veselu, tas ir garš process, bet tas ir interesanti. Esmu dzirdējis, ka tu arī dejo Londonā. Jā, man ir karjeras iespējas tādas pakāpušās uz augšu, un man piedāvāja dejot Londonā, trenēt, nevis dejot, bet trenēt tieši. Trenēju jau 2 lielos centros, un 14. datumā es atgriežos atpakaļ, un tur jau es sāku trenēt Painupalā, kas ir Eiropas deju centrs, un tā ir ļoti augsta latiņā tieši, varbūt, manā stila pārstāvjiem. Galvenie varoņi. Tieši tā, jā. Kādas sajūtas? Kas miers, viss ir garām. Tieši tā, viss ir beidzies un paši sajūta. Kā patika veidot vispār visu kopumā šo? Patiesībā bija ļoti, ļoti grūti tas viss. Tās emocijas uz skatuves jums izskatās ļoti īstas, un kā jūs to dabūjāt gatavu atstrādājāt? Ilgi treniņi gadi. Tie ir vienkārši treniņi.
mans īstenībā bija uzdevums tāds, kad atbalstīt jauniešus, atbalstīt dejotājus, atbalstīt šo deju studiju. Un to es arī ceru, ka es panācu to. Tas bija mans mērķis, teiksim tā, jo ļoti svarīgi ir atbalstīt tieši jauniešus, lai viņi nedara citas lietas, lai viņi nodarbojas ar sportu, nodarbojas ar dejošanu, dziedāšanu un dara to, kas viņiem vairāk patīk. Un kā tev pašam ar dejošanu? Kā man pašam dejošanu? Man patīk dejot, bet tik labi, protams, es neprotu, kā viņi to dara, jo es esmu dziedātājs, bet, protams, jāmācās kustēties uz skatuves, izmantot savu ķermeni, tā, lai gūtu pozitīvas emocijas, lai skatītājiem patiktu. Tas ir šauviņš bišķīt vajadzīgs, ir jāpamācās bišķīt. Es ceru, ka viņi man iemācīs to visu. Ja kaut ko ļoti vēlēs, tu to vari sasniegt vienmēr. Galvenais nostāda mērķi un ej uz to, un tad arī būs. Tas pats galvenais. Jā. Paldies. Lūdzu, sveiciens Ogres televīzijai. Es pati esmu piedalījusies visā šajā mēģinājuma procesā, piedalījusies tā kā vecāks, teiksim, ja? Tā apzinātības tāda sajūta visam, kāda viņi vispār pie visa tā pieiet, viņi tiešām tā ir, kā ir rakstīts tajās lapiņās, kur mūs uzrunāja pirms koncerta, kad tā nav viņiem studija, tā viņiem ir dzīve un ģimene, jo viņi saka, mēs to visu izdzīvojam, un tā kā es tajā esmu iekšā un esmu tā ļoti patīkami pārsteigta. Deja jau man sirdī ir jau, man liekas, no pašas dzimšanas, kā man mamma teica, ka es laiku esmu dejojis, ka es biju jau maziņo, mūzika skanēja televīzijā vai kaut kur tas jau kustējos. Bet tā nopietni es to visu sāku, ja es baidos samelot, bet kaut kādā 8. man klase bija. Jā, jo pirms tam es dejoju, tad pašmāja mums bija Pepī šeit, Pināras Arbidāns ļoti populāri bija, un tad aizgāju uz Rīgu dejot, un tad jau tālāk sāku tās gaitas ar draugu, ko iepazinos ar Juri vēl puisi. Porši. Viss bija labi. Vienmēr var labāk, bet ir labi. Viss izdevās. Vienmēr, jā. Super. Tas pats galvenais. Jā, un paldies jums, ka jūs bijāt arī. Es esmu Anete, un es daru, un es domāju, ka arī varu vairāk kā citi, un to īstenībā var ik viens, tikai ir jāgrib un ir sevi, kā teikt, jātīst laiku un jāmēģina tiekties pēc saviem mērķiem. Un tad arī visiem pārējiem iznāks, un viņi varēs teikt, ka viņi dara vairāk kā citi. Mani sauc Juris, es tieši ikdienā strādāju ar sevi vairāk nekā citi, un ko es novēlu raidījumu vadītājiem un organizatoriem, lai visur mums Latvijā un tieši arī Ogrē būtu vairāk jaunieši, kas varētu teikt, ar drošu sirdi es daru vairāk nekā citi. Tu esi kādreiz sapņojis filmēties īstā filmā, kur tu esi galvenā aktrise un spēlē ar saviem mīļākajiem aktieriem? Jā, un es lēkāju pa kokiem ar Edvardu kopā un ar Harry Potteru cīnos. Beidz, Maija. Es saprotu, ka tu to ļoti vēlies. Jā, bet kā tev šķiet, tas process tiešām ir tik grūts? Es jau īsti tā nezinu, tāpēc dosimies ciemos pie Laumas, kur ir Kultūras akadēmijas studenti un pašlaik pati uzņem savu filmu. Jā. Projekts, tas ir arī vienlaicīgi mans maģistra darbs, filma Daudz laimes. Stāsts īsumā ir par jaunu puisi, kurš dzīvo savu dzīvi, un vienā dienā saprot, ka viņš visu laiku ir darījis to, ko grib citi, bet nevis to, ko viņš grib. Un līdz ar to tas ir tāds aktuāls jautājums mums visiem arī droši vien īpaši jau jauniešiem, kad mēs darām to, ko grib dažreiz mūsu vecāki, mēs darām to, ko dažreiz grib kādi mūsu skolotāji, draugi, sabiedrība kopumā, bet mēs paši īstenībā neesam atbildējuši uz to jautājumu, ko gribam mēs. Un tur ir dažādi notikumi, kas savirknējas, lai būtu arī lielāka intriga. Šī filma ir paredzēta aptuveni 25 līdz 30 minūtes gara. Filmēt es taisos Ogrē, Ogres rajonā, Tīnužos, Ogres novadā, Ikšķils novadā, tā teikt savās mājās. Jo jau pavasarī es te pabraukāju ar vienu citu filmu apkārt, pafilmēju dokumentālo filmu. Un sapratu, ka šeit ir tā īstā vide, kur man gribētos arī atgriezties un filmēt savu jau pirmo tādu nopietno filmu. Nu,
Nāc labāk iekšā, nāc stāvi. Ņemsiet arī trakos suņus, ja? Lai viņi tā neuzvedas, kā tie trakie, ja? Bet šī būs arī tā kā dokumentāla arī filma. Nē, šī būs aktieru filma, bet tā būs filma, kas ir dokumentālā stilistikā veidot. Līdz ar to tas ir savā veidā jauns stils. Latvijā viņš nav īpaši populārs. Nezinu kādēļ, jo īstenībā tas mūsu bezbudžeta apstākļos paver plašākas iespējas. Un tieši tāpēc tas ir mans tāds tā kā uzstādījums, ka es vēlos filmēt filmu dokumentālā stilistikā. Respektīvi, lai skatītājs, skatoties filmu, viņam īsti nebūtu skaidrs, vai tās notiek pa īstam, vai mēs to skatāmies kā kādā ģimenē, kaut kas tāds notiek. Tad tā kā viena darbojas vai ar vairākiem cilvēkiem kopā? Tā ir vesela grupa, filmēšana jau vesela grupa. Man ir scenārists Jānis Balods, bet mēs neesam radinieki. Man ir operators Juris Zemītis, māksliniece Ieva Kauliņa un producenta Alīs Krīlova. Un tā ir tikai tā teikt, tā radošā grupa, kas ir, nu, teiksim, tā galvenā radošā grupa. Bet filmēšanai jau ir vēl apakšā cilvēki ļoti daudz un dažādi asistenti, dažādi, teiksim, gaismotāji, skaņotāji, teiksim, kas viss ir apkārt vēl apaudzē to, lai šī radošā mazā grupiņa varētu pēc iespējas labāk izpausties. Tas ir ļoti interesanti, kā var sasniegt vienu kopēju mērķi ar dažādu cilvēku palīdzību. Es šobrīd veidoju savu jauno filmu Daudz laimes, kas ir par jauniešiem, kas uzzina, ko viņi īsti grib darīt savā dzīvē, un līdz ar to viņi var izdarīt vairāk kā citi. Un arī tu vari izdarīt vairāk, ja tu ieies portālā www.labiedarbi.lv un nobalsos par šo filmu Daudz laimes. Jau iepriekš paldies! Kur tā māja kavējas redzījums jau līdz beigām, bet viņas vēl nav? Piedod, kad es tā kavējos, bet es jau noskaidroju, par ko mēs stāstīsim nākamajā raidījumā. Par Kasparu, kuram ļoti patīk vēsture, un mēs arī daudz ko jaunu par vēsturi uzzināsim. Un vēl? Par puišiem, kuri ir ļoti sportiski, jo viņi apgūst tūciņu un mācas arī vēsturi. Un vēl mēs stāstīsim par Valentīnu dienu un 8. martu, kā arī par prakses iespējām jauniešiem. Bet raidījumu mēs tagad beidzam? Nē. Mums taču ir e-pasts. Pareizi. jaunieši@ogristv.lv. Rakstiet. Pastāstiet kaut ko jaunu par jauniešiem. Aicinat ciemos. Līdz nākamajai reizei. Atā! Neskatoties to, ka termometra stabiņš aiz loga jau vairākas dienas turas krietni zem 20 grādu atzīmes, cilvēki sāk gatavoties pavasarim un zemes darbiem. Viss sēšanai, stādīšanai un piķēšanai atrodams dārza bodītē, kur savu nepieciešamas lietas pavasara darbiem atradusi arī ogrēniete Arianna. Jā, es jau iestādīju jau to begoniju, jau sastādīju podiņos jau. Tā kā gaidu, kad dīgs. Nopirkt omei sēklas. Ne tikai ko stādīt un sēt, bet arī kur. Dārza bodītē plašā sortimentā pieejamas dārziņu, puķu, garšaugu zālāju sēklas, begoniju un dāliju gumi, sīksīpoli, kā arī mēslojums, kūdras un augsnes. Un arī reizēm Rīgā nav tā, kas šeit ir atrodamas. Dārza bodītē noderīgas lietas atradīs arī floristikas meistari un pirts cienītāji. Iespējams iegādāties arī puķu podus, tehniskos podiņus dēstiem, piķēšanas piederumus, siltumnīcas un agroplēves, dārza instrumentus un cimdus. Tas viss un vēl vairāk Dārza bodītē, Malkalnes prospektā 7, iepratim Jaunogras tirgumu.